Nu, tu tagad ej uz darba paaugstinājumu, ja? Tu ceri, ka tā ekstra nauda, ko tu tagad dabūsi no tās jaunās pozīcijas, tev ļaus beidzot atļauties ekstra lietas, ja? Un tad tava sieva būs laimīgāka. Un tad jūs varēsiet biežāk iziet kaut kur uz restorāniem, kaut kādiem citiem pasākumiem. Varēsiet atsvaidzināt tās liesmas, kas jau ir noplakušas, nezinu kāpēc, vai ne, romantika un viss pārējais. Un varbūt vēl ir daudzas lietas, kas ir mājsaimniecībā aizkavējušās, tāpēc, ka nav bijusi tā ekstra nauda, ja? Nu, finālā principā tā ticība, kas tev ir, ka tā ekstra nauda dos tev to piepildījumu, varbūt arī sāksi iekrājums nebaltai dienā vai kaut kam, kas dos to drošības sajūtu, vai ne? Beidzot būs tas iekšējais miers. Bet tagad izdarīsim tādu realitātes, kā teikt, pārbaudi. Atceries kādus gadus atpakaļ. Noteikti tev bija tāda jau situācija, ka tev bija mazāk, un tad bija moments, ka tev ir tagad vairāk. Un tu arī ticēji tieši tāpat kā tagad. Ka tad beidzot tas viss būs. Būs tas viss. Un kur tad viņš palika? Vai vienkārši izplēnēja? Vai pieradi pie tā un jau ir tie jaunie standarti? Vai tas ir tas, kas notiek? Tātad vienalga, cik tev vairāk naudas būs, tas tev nedos to iekšējo drošību, laimi, tuvību ar sievu, visu to. Tātad nauda ir tikai ilūzija. Kur ir tas īstais? Kāpēc tad tas te viss, ko tu vēlies, šķiet tik nesasniedzams? Tu viņu dabū uz īsu brīdi, un tad viņš atkal pazūdīt kā. Kāpēc? Nāc uz manu websaitu izaugsmesterapija.com un pieraksties uz brīvo konsultāciju ar Robertu. Un es šīs konsultācijas laikā tev skaidri parādīšu, kas ir tas tevī iekšā, un tas vienmēr ir mūsos iekšā. Visi tie ārējie faktori, lai cik viņš šķiet mūsu prātam svarīgi, nav tie īstie iemesli, kāpēc mums dzīvē neveicās. Un es tev parādīšu, kas ir tas iekšējais tavs faktors, kas tevi bloķē, kas tev traucē visu šo te paturēt un dzīvot tajā, drošībā, tuvībā, kolosālajās sajūtās, kas visu to bloķē un traucē dabūt, neatkarīgi no tā, cik tu daudz naudas pelnīsi. Nāc izaugsmesterapija.com